visiem Olibet Latvija YouTube šovā, bet sadaram. Ar jums kopā es Linda Paulauska, un šodien mēs turpinam iesākto. Jau tūlīt es satikšu Latvijā zināmu personību, ar kuru dosimies pie Latvijā atpazīstama sportista. Ko mēs darīsim? Sacentīsimies, kurš no mums būs pārāks. Sods zaudētājiem būs, un jau tagad vēlos tev palūgt uzspiest laiku šim video un piesakot Olibet Latvija YouTube kanālam. Lūdzu. Bet tagad paņemam kaut ko graužamu, iekārtojamies ērtāk un dodamies satikt mūsu 4. sezonas, bet sadaram otro viesi. Salīdzinājumā pirmo epizodi, kurā drifts, ātrums un kliedzieni ņēma virsroku, es esmu pārliecināta par vienu. Šodien es izdzīvošu. Kaut gan dikti sportisks ir mans šodienas viesis. Armands Jaunzems, influencers un sportiska dzīvesveida piekritējs. Ārkārtīgi harismātiska personība un dāmas viņš smaidus sniedz bez maksas. Lūdzu! Ja piecīti man kāds iemestu par to smaidu, tad jau es varbūt... Nodemonstrē visiem to smaidu. Dāmas, kurā kamē? Ai. Tu esi brīvs? Citu man augšā bija breketis, kad es biju bērns. Aha. Tādēļ tev tik perfekts smaids šobrīd. Bet apakšā es nekad neieliku breketis. Tev bija breketis? Man nav bijis. Klau. Bet vai tu esi brīvs? Tas tā mūsu skatītājām, ja kas? 4 mēnešus es neesmu brīvs, diemžēl, jā. Dāmām. Nekas. Bet smaids ir labs. Es esmu priecīgs. Tas pats galvenais. Armand, Klau, pilsētā runā, kad drīz tev parādīsies 7. kubiks presītei. Tā ir taisnība? Man liekas, ka tā varētu būt, un zini, kad tas varētu notikt? Nu? Ja es beidzot pa vēdru dabūtu ar dūri. Jo man liekas, ka es viņu nevaru uztarenēt. Man vajag, lai man viņu tā kā izsit ārā. Man liekas, šī ir tā diena, Armand. Jā? Tiešām? Tiešām liekas, ka šī būs tā diena. Jo es jūtu pēc šīs telpas un šī gaiteļa, ka tas varētu notikt beidzot. Bet, Klau, viss, kas tev šobrīd ir jādara, jāpieņem mans izaicinājums un jāparakstās uz sodu. Ja nu gadījumā tev veiksme nav tavā pusē šodien. Tu esi gatavs? Es esmu gatavs jebkuram izaicinājumam. Aiziet! Armands ir pieņēmis manu izaicinājumu, un tas nozīmē, ir laiks doties pie sportistiem, lai mēs uzzinātu, kurš no mums šodien būs pārāks. Labi, ka tu zini, cik ir pulkstenis, jo es savu jau nesen pārdevu. Aiziet! Šodien sportisti mums ir 2, un viņi ir tas tipāši, kādu ik katrs vēlētos savu draugu lokā. Viņi ir ne tikai forši, bet ar viņiem ir drusku drošāk mīļie. Raivis Naglis, pasaules čempions kickboksā, un tas ir tikai viens no viņa tituliem. Jo tādu ir daudz. Bez tam šobrīd Raivis lēnām soļo MMA virzienā, un Latvijas vadošais MMA cīkstonis Aleksandrs Čižovs, par kuru ne tikai iznākusi dokumentālā filma, bet pilsētā runā par viņa raušanos uz UFC. Kungi, kādēļ mēs esam šeit? Mēs jums esam sagatavojuši 2 īpašus uzdevumus, un mēs redzēsim, kurš no jums labāk rubīsies, puisis vai meitene. Vai ir bijis tā, ka meitene uzvar puisi? Ну, в жизни бывают разные исключения, поэтому быть может по-разному. Мы посмотрим. Šodien redzēsim, jā. Aiziet! Raivi, Aleksandr, kāds ir mūsu pirmais uzdevums? В любом виде спорта тренировка начинается с разминки, чтобы подготовить свое тело к физическим нагрузкам и к основной работе. Поэтому вот, для вас мы уже приготовили скакалки. Nu ko, iesildamies, ja? Да. Это, наверное, самое простое, что вас сегодня ждет, поэтому я думаю, что вы справитесь. Paga, bet man jautājums. Tas ir pirmais uzdevums, Raivi, vai Nē, tas nav uzdevums. Redzi? Neskaita vēl neko šeit. Neskaitam vēl neko. Ja sasvīs, tas nav mīnus. Jā, bet... Tas ir plus. Tas ir plus? Jā. Ok, es sasēdīšu pirmais. 2 minūtes rauns. Aiziet. Mierīgi lēkāt? Kā gribi. В таком темпе будет... Nu, ja būtu punkti, tad Linda vinnētu, jā. Es tev kā meitenīt. Par vienu dubulto var dabūt pluspunktu. Pagaid, es mēģinu sasvīst labāk tad. Опа! По-моему, у вас появился профессионал. Сейчас у вас будет такое задание. У вас будет 3 раунда. 1 раунд – это 5 отжиманий. Tas būs pirmais rauns? Да, 5 приседаний и 5 бёрпи с прыжком. Между отдых 30 секунд. То есть сделали 15 раз, 30 секунд отдыхаем, и вот таких еще 2 раунда будет. Es šito neprakstījos. Paga, stop!
Šis ir pirmais uzdevums, Raivi. Es negribu viņu runāt. Šitā vēl joprojām ir iesildīšanās. Man jau viņš nepatīk. Godavārds, pagaši, tā ir iesildīšanās? Šitā vēl joprojām ir iesildīšanās. Не, ну мы же хотим стать чемпионами, правда? Jā, protams, давай поехали, работаем. Хорошо, приготовились? Viens. Divi. Garākās minūtes manā dzīvē. Есть такая поговорка, что хотите узнать, что такое время, зайдите на ринг и поделитесь. Laiks. Aiziet. No Linds jau kaut kāds cīkstons var sanākt. Neredzēju pie. Un tu katru reizi šādi iesildies. Nē, šitais vēl ir viegli. Jā? Mums ir bišķiņ grūtāk. Хорошо, отдыхаем. Elpojam. Jums būs kārtīgi jāvicina kājas, to es varu pateikt priekšā, bet, lai to darītu, jums sākumā ir kārtīgi jāiztaipās. Man arī burkšķi vēders, bet es paēdu. Man riktīgi burkst. Būs tā, ka, ja sitīs pa vēderu šodien, tagad ar mums apvimties varētu arī. Es? Varētu. Nē, bet es arī. Man lašmaizīt iznāks ārā veseli. Vienas kājas uz otru. Oho. Un gals augšā, uz pirkšgaliem šitai kājai un uz otru. Bet sādaram, 4. sezona, Linda Paulauska, Armāns Jaunzēns. Un mani gurni. Un mani gurni. Labi, pati galvenā iesildīšanās daļa. Mēs stiepsim špagatu. Tu arī mākš Godavārds. Я не могу, поэтому он показывает. Rekā, viņš nemāk, ne visi. Я только дерусь. Nu, man nav špagati. Man draudzinēja špagats. Nē, sākumā kreisā kāja uz priekšu. Man labāja. Kreisā? Nu, var labāk. Tas ir špagats jau. Jopcik. Jo. Nu, es varu redzēt, kurš te būs uzvarētājs. Хорошо разогрелись, размялись. Вы пока что отдыхаете, а мы пойдем с спортивным инвентарем. Nu, ko skatītāji? Raivi, Aleksandra, es ceru, mēs esam gatavi pirmajam uzdevumam. Jūs esat gatavi. Lūk, jums cimdi. Nav Šitie jums smieklīgi. noderēs. Pirmais uzdevums būs tāds. Nu. Mēs jums iemācīsim pamata sitienus un pamata spērienus. Katram sitienam ir savs cipars. Sanāk ir 1, 2, 3. To izgudroja Mike Tyson treneris, baigi labā fīča. Tad, kad ir uz ringa, tad izsauc ciparus, nevis sitienus, lai pretinieks nesaprastu. Mēs jums iemācīsim sitienus un tos attiecīgos ciparus. Jūs stāvēsiet pie maisa. Mēs jums sauksim kombinācijas. Un kurš labāk iegaumēs tās комбинации? Вот груша. Jā. Команда, допустим, раз-два. Вы бьете раз-два. Раз. Раз. У каждого удара, как Райви сказал, своя цифра. То есть левый прямой – это раз, правый прямой – это два. А нельзя наоборот? Нет, нет. Есть такие вот правила. Man gribētos labāk kreisā. 1, 2. Будут разные задания. То есть я могу сказать 2-1, и ты ударишь правый-левый. Окей. То есть да. 3 – это левый сбоку. 3. Ķipā ar elku un šitā vairāk. Jā. 3. 4 – правый сбоку. 4. 5 – это левый снизу. Левый снизу. Nē. Yeah. Pāra cipari ir labā roka, nepāra kreisā. Un 6 – это правый снизу, да. Bet tas arī nav viss. Jums klāt būs spērieni. Ir 3 pamat spērieni. Ir low kicks, tas ir zemu. Ir middle kicks, tas ir vidēji. Un ir high kicks. Un tad, teiksim, jums var būt kombinācija 1, 2, 3, labais high kicks. Jums jāatcerās tie cipari un pēc iespējas ātrāk jārēģē. Es domāju, mēs kausimies bez matemātika. Man arī likās, jā. Ok, ceru, ka uzdevums ir saprotams. Dosimies pie maisa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. 1 low kicks. A stipri spērt? Jā, Okay. Normāli, jā. 1 low kicks. 1, 2, 3. Sajāts, jā. Bija normāli, jā. Boku, jā. 1, 2, 3 low kicks. Jā. Bet bez pauzes. 1, 2, 3 uzreiz, jā. Aiziet, 30 sekundes. 1, 2, 3 low kicks, tāpat. Labi. 1, 2, 3, 4. 1, 6. Ar labu roku. Jā. Nē. 1, 6. Jā. 1, 6, 3. 1, 2. Un 3. Jā. Rokas pie galva. Tāpat 1, 6, 3. Jā.
1-6-3-2. Laiks. Jā, Un davai, 1-6. 3-2. 2. Taisnā, jā. Šitā. Čotka. Nu, tu esi gatavs. Otrs Tas pagads, es tev vairāk pamocīšu. Nē, daļš pagata tikai, tas nav godīgi, es esmu meitene. Man jāžēlo. Tev 3 sekundes. Tu esi gatavs? Jā. 1-1. Tas bija nepareizi. 1-1. Paga! 1-1-2. 1 high kicks. Labi. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3 low kicks. Labi. 1-2-4. Labi. 1-4-3. 3. Ne jau ar auko. Paga, bet šitā vai? Ne, ar roku. Šitā? 1-4-3. 1-6. 6. Jā. 1-6 low kicks. Labi. 1-2-3 low kicks. 3 low kicks. 1-1 high kicks. Bāc! 1-3. 3. 3. Nē, 3. Jā, 1-3. 3, jā. 1-3-2. Labi. Laiks. Malec. Es centos. Oi, pirmais uzdevums ir aizvedīts. Puiši, 15 punkti dosies pie uzvarētāja un 10 punkti dosies pie zaudētāja. Puiši, kurš ir uzvarējis, kurš zaudējis, jūsu комментарии. Скажу свое мнение. Оба спортсмена справились с заданием успешно, но я бы отдал первое место, то есть 15 пунктов участнику справа, потому что его техника выглядела как, более правильно. Tavs komentārs, Rē? Jā, priekš pirmās reizes abiem ir diezgan labi. Ņemot vērā, jā, Armands cita stiprāk, bet, Linda normāli makājās ar kājām. Я думаю, у Арманд просто меньше ошибался. То есть у Линды было больше ошибок. Когда Райвис говорил какие-то комбинации, было больше так, что были неправильно, не совпадало. Поэтому... Bija arī grūtākas kombinācijas tomēr. Все равно Линда молодец, Арманд молодец, но, опять же, мое мнение, выиграл Арманд. Beigu vārds, es domāju, ka... Но ты можешь быть джентльменом и отдать, конечно, победу девушке. Это твой вариант. Tomēr vinēja Armands. Aplaus Armandam! Es piekrītu. Paldies. Es piekrītu. Bet labi, tu ļoti labi siti. Paldies, Liels. Bet mēs vēl turpinām cīnīties. Jā. Puiši, kāds ir otrais uzdevums? Pa īstam viens ar Pa otru. īstam viens ar otru. Esmu gatavs. Kā jau teicu, jums būs jāmakājās ar kājām. Tev šeit ir priekšrocība. Jums būs jātaisa virtuši, kas saucās. Tie ir spērieni, tādi fancy spērieni ar griezieniem. Jums būs 3 virtuškas. Jums būs caur aizmuguri šāds, tad jums būs pa galvu ar papēdi. Un vissarežģītākais pēdējais jums būs saucās tornado. Šāds te. Mēs esam gatavi. Sākumā jūs to iemācīsieties, mēs jūs katru pamācīsim, un tad jums būs uz katru virtušku 3 mēģinājumi pa ķepām, un tad redzēsim, kuram labāk sanāk. Aiziet! Gatavs? Давай. Ты первый покажи, как надо бить. Wow. Opa! Labi, tas ir viens. Labi, mēģini stiprāk cauri izsist. Un Wow. labi! Tas ir kaut kas. Es pat nevar izstāties, kā tu redzēji, kurš sist. Neko neredzēju. Tu vienkārši nahaļau, vai ne? Tieši tā. Aiziet. Тутицы. Jā? Galvenais ticēt, jā. Labi. Labi, mēģini sākt no stājas. Davai. Kreisā kāja priekšā. Jep. Un tāpat līdz šitā Jā. rustu. Ok, bija jau kaut kas, mēģina augstāk kāju celt. Un Labi. Слушай, у обоих очень хорошо получилось, да. īstenībā jā, priekš Да, pirmās но reizes. Nu, es kung-fu pandu es немножко redzēju. чище у нее. Jā, Tehnika, viņam jā. jau bija kaut ko viņa taču maucās, viņa trenējās. Paceļam celi uz augšu un pagriezt uz sānu. Jā, un tad mēs lecam ar labo kāju un speram ar labo kāju. Es nevarēšu izteikt tā Jā. kā tā. Uj, O, cik Tas jau bija augstu. augsti, jā. Oi, labi. Viena kustība, bez pauzēm. Jā, davai bez pauzēm. Mēģini, jā, plūstošāk. Pēdējais mēģinājums. Bija ļoti labi.
Ļoti labi. Es sajaucu, sačakrēju. Первый был самый лучший. Первая сбивала. Pirmais bija labs, būtu trāpījis, būtu Bet viņš baigi augstu lika. aiziet. Bija ātri, jā, tikai mēģina augstāk trāpīt. Aha. Opā. Augstāk, Šoreiz jā, ne par drusku. roku. Aha. Pēdējais, augstāk. Un, Wow. nu te... Nē, jā, laikam te visi skaidrs ir. viennozīmīgs uzvarētājs. Puiši, результаты. 15 vienam, 10 otram. Я считаю, что касается ударами ногами, Линда в этом полностью победила. Несмотря на то, что у Арманда была больше высота, то есть он бил выше, но у Линды техника была лучше. Поэтому, мое мнение, выиграла Линда. 15 пунктов. Nu jā, te jautājumu nav. Uzvarētājs ir Linda. Who's the winner? Who's the winner? Ha! Es esmu bezgala priecīgā! Armand, ej! Es jau eju, Patusēt drusku, Es jā? iešu patrenēties tur. Ej, patrenēties, jā. Un man savukārt būs intervija ar šiem skaistajiem puišiem. Let's go, puiši! Go. Skatītājs, svarīga informācija. Latvijas hokeja valstsvienības vārdsargs Elvis Merzlikins ir kļuvis par Olibet zīmola vēstnesi. Ar šo sadarbību ceram Elvis satuvināt ar Latvijas hokeja faniem un noteikti dosim iespēju tieši jums, sporta faniem, tikties ar Elvi Olibet rīkotajos pasākumos. Precizēšu, tagad arī Elvis ir daļa no Olibet komandas. Sports vieno un rada kopības sajūtu. Ceru, kopā ar Elvi radīsim neaizmirstamus un spilgtus brīžus visiem sporta faniem Latvijā. Kas vēl ir riktīgi krūta? Mēs veidosim Elvija burgeri un īpašo kokteili, kuru varēsi tu baudīt visos Olibet sporta bāros. Nu ko, kungi, man būs pāris jautājumi jums. Kas liek cilvēkam sākt nodarboties ar tik bīstamu sporta veidu? Nu, man liekas, tas tāds sporta veids, kas visvairāk nodara dzīvē, jo, nu, ja tu ej pa tumšu ieliņu un te uzbrūk, tu nesāks ar viņu basketbolu spēlēt. Tas ir... Kā nē? Kā nē? Tas, nu jā, tas nodara dzīvē. Man tas visvairāk dod tādu pašpārliecību. Un, kad tu esi ringā pārāks par citu cilvēku, kurš ir gatavojies, lai tevi sasist, nu, un tu esi vinnējis, nav labāk sajūta par to. Плюс этот спорт очень хорошо развивает характер у мужчин, а у мужчин это важно. Это закаляет стержень внутри. И, как говорится, чемпионом как бы будет не каждый, но каждый, кто хотя бы в жизни попробовал этот спорт для себя, он стал лучше, сильнее, увереннее в себе, и это поможет ему не только в зале, но и в личной жизни. Pilnīgi piekrītu, puiši, bet tad uzreiz otrais jautājums, vai dzīves situācijās jums ir noderējis šī māka? Es domāju, ka tas vienmēr nodara. Nevis tādā ziņā, ka tur jāiet ar kādu jākaujās. Varbūt ir kāda situācija, dzīves situācija, kad jums ir noderējis šis sporta veids. Iz dzīves kāds stāsts no bērnības, jaunības. Bērnībā, jā, bērnībā daudz noderēja, bet tagad, kad jau pieaudzis, tas ir kaut kas tāds, kad tā ir tāda pašpārliecība, ko arī citi uzreiz redz. Tad tev ir uzreiz tāda aura, piemēram, ja tev būtu kādam jāuzbrūk tumšā ieliņā, nu tu diez vai izvēlētos viņu. Tas ir, kad tu māki sevi aizstāvēt, tas kaut kas tāds, kas ir acīs redzams. И это просто придает уверенность в себе. То есть ты уже идешь по улице, с девушкой, грубо говоря, гуляешь, видишь компанию каких-то непонятных парней, и ты уже там не переживаешь, ты спокойно идешь. И это просто дает хорошее чувство уверенности в себе, что важно. У меня в жизни было много ситуаций, особенно когда мне там 18 лет только исполнилось. Я там часто ходил в всякие ночные клубы, тоже, как и любой подросток в этом возрасте, да. И были разные ситуации. Конечно, я знал то, что я умею драться, я был уверен в себе, но никогда я как бы не старался это не использовать как мою привилегию. То есть для меня это было как больше способ себя защитить в стрессовых ситуациях. Часто приходилось вступаться за своих друзей. То есть было так, что я спортсмен, я, как всегда, не пью, я трезвый, а друзья всегда пили алкоголь, тусили, и на кого-то нарывались, какие-то были там конфликты, и мне приходилось за них заступаться, и иногда даже драться. Поэтому... Bet šajā sporta veidā ir kaut kāds noteikums, ja tu nodarbojies profesionāli, to tu nedrīksti pielietot savu spēku kaut kā, vai nav? Te nav Anglija vai Amerika. Tur, tad, kad tu sāc jau nopietni nodarboties ar šo sporta veidu, tev faktiski ir savas rokas jāreģistrē kā augstos ieročus. Sanāk, ja tu kādu sasit, tas ir tas pats, ja tu kādam uzbruktu ar nazi.
Bet, Latvijā tāda nav. Kuri priekš jums personīgi šobrīd ir lielākie sasniegumi sportā? Es, man liekas, no amatieru karjeras izspiedu visu, ko varēju, tāpēc arī izdomāju pāriet uz profesionāļiem. Es kickboksa pasaules čempionātā dabūju pirmo vietu, ar visas cīņas bija nokauti. Un arī dabūju balvu tajā čempionātā, kā labākais cīkstonis ringa disciplīnā, kas sanāk no visiem tiem 1000 dalībniekiem, kas tur bija, mani izvēlējās kā labāko, un par to arī apbalvoju. Aplaus, tas bija skaisti. Un jūsu? Я уже очень давно тоже выступаю уже давно по профессиональным боям, и по любительским. Я чемпион мира, чемпион Европы, 4-кратный чемпион Латвии, чемпион Балтии. Да, очень много титулов, но, как бы говорится, я не люблю говорить за свои достижения. Те, кто знают, тот знают. Да, поэтому... Tie, кто знают, tie знают. Sapratāt, jā? Sapratāt, ar ko es šodien esmu kopā, jā? Raivi, pastāst lūdzu par saviem plāniem uz MMA. Man jau tāds plāns bijis kopš pavisam maz biju, kopš pirmās cīņas. Kaut kur klejo video, kur pašu pirmo cīņu es vinnēju ar nokautu, man pienāca intervē, tas bija krievu valodā, es tad īsti vārdu nemācēju no krievu valodas, un es tur viņam kamerā saku, ja хочу UFC. Un tāds arī bija mans plāns no paša sākuma, ka uztaisīt to bāzi strikingā, un tad lēnām pāriet uz MMA. Skaidrs, tad mēs varēsim drīz tevi tur redzēt. Kaut kad septembrī, jā. Varbūt jau ir kaut kāds datums? Datums nav, vienkārši uzliku tādu mērķi, ka līdz septembrim es pieslīpēšu to ground game, to jiu-jitsu, visu, tas pavisam cita pasaule. Man, nesaprotams bija tas, ko tu šobrīd pateici, bet es tev vēlu veiksmi, Raivi. Aleksandra, tad tā ir patiesība, ko baumo pilsētā par tavu sapni tikt uz UFC. Pastāst mums sīkāk. Да, как у любого, наверное, мальчишки, который приходит в такой спорт, как ММА, это мечта UFC, потому что UFC это самая высокая в мире организация. На данный момент я подписал контракт с американской лигой PFL. Это вторая после UFC сейчас в мировом рейтинге лига. Дерусь там, представляю Латвию там, но, конечно, главная цель остается UFC, и искренне верю, работаю над этим и знаю, что попаду в UFC в скором будущем. Man patīk, kā viņš teica, я знаю, что я попаду, es zinu, ka es tikšu. В этом спорте без уверенности в себе никак. Если ты где-то сомневаешься, то уже, как правило, это, скажем, поставил себе в голове цель, я попаду, я знаю, что я там буду. Манифестинг это называется. Tieši tā, bet es domāju, tas katrā sporta veidā, mīļie. Я думаю, что это даже в любом, даже не только спорте, а в любом, и в жизни, и в бизнесе, да, как бы. Izstāstiet gadījumu, ko varētu saukt par mata tiesu, jeb gadījums, kad likās te nu gan beigas ir klāt. Tas var būt no cīņas vai jebkādas dzīves situācijas, puiši. В жизни, да, были такие ситуации, опять же, это было более в подростковом возрасте, когда был молодой, горячий, глупый. Я сейчас горячий, но уже не глупый. Да, это было хорошо. Это было так, что, опять же, ситуация там с пацанами на улице, в клубе. Друзья попали в неприятности. Мне, как всегда, нужно было за них заступаться. И там кто-то с кем-то, я уже не помню точно, там друг с кем-то поругался. И тот кому-то позвонил. Приехало много людей, банда, да. И я стою, смотрю на улице, ждет нас там человек 10, а нас там 3 где-то, да. Я понимал, что весь основной удар, Дерешься только ты. Как бы я приму на себя, да. Слава богу, что в той ситуации все обошлось разговором, то есть, да, до драки не дошло. Но тот был момент, когда я подумал, как бы уже заднюю давать не вариант, надо идти вперед, но, скажем, немножко было напряжно, да. Man laikam tā visgrūtākā cīņa bija, es aizbraucu uz Ungāriju, uz vienu pasaules kausu. Un kā es atbraucu, biju nedaudz pārtrenējies, es saslimu tā kārtīgi, kaut kāda angīna, bija tāda diezgan augsta temperatūra, bet es tāpat izgāju uz ringu. Un tā cīņa bija ļoti trakais. Tajā cīņā man 2. raundā tā ir vienīgā cīņa, kad mani aizsūtīja knockdownā. Tas ir, kad, sāk skaitīt. Man trāpīja 2. raundā ar backfistu. Tas sanāk, kad griežās ar sitienu un ar šito daļu tā normāli pa žoku trāpīja. Es izgāju 1. raundā, 1. raunds sākās, saprotu, ka man saļimst kājas, es knapi varu nostāvēt, man kaut kā 3,9 temperatūra, bet es domāju, iešu līdz galam, manuprāt, es to cīņu vispār uzvarēju. Jā. Bet atdeva tam pretiniekam. Toties, tagad, kas bija pasaules čempionāts, es to pašu pretinieku ar tieši tādu pašu sitienu
izslēdzu otrajā raundā. Jūs esat diezgan populāri sociālos tīklos, puiši. Jums ir diezgan daudz sekotāji. Tad mans jautājums, vai ir kāda interesanta ziņa, ko jums ir uzrakstījusi kāda fane? Beidzam atcerēties? Давай, расскажи вот это, чтобы говорили с тобой. Mēs ar Čižovu tieši runājam par šito pirms jūs atnācāt. Man ir tāda problēma, ka man raksta nevis fanes, bet arābi. Jūs zem katra mana jaunā vidika varat atrast, ka kaut kāds arabs komentē par manām kājām. Man kaut kādi arābi raksta par to, ka patīk manas kājas. Jā. Man ir tāda problēma. Diemžēl viņam tāda nav, neskāpēc. Bet vēl kāds zina no fanēm? Fanes neko tik traku neraksta. Ну что, девчонки разную ерунду часто Ну какую? Что-то пикантное. Да было же такое, что просто незнакомая девушка, ну я ее не знаю, я видел, что она на меня подписана, зашел на ее страницу. Захожу в DM, а она присылает голую полностью фотографию. Ну, да. Ну, как бы, кто-то скажет неплохо, но в тот момент это было больше как кринж какой-то, да. Просто не привет, не пока, просто полностью голая фотография, да, ну, и слова из Телегрибу. И я такой, ну, понятно, да. Я не ответил ничего, да. Nu ko, laiks kādam paldies vārdam, jūsu sponsoriem, vai varbūt ir kādas tuvākās cīņas vai kaut kas, ko jūs vēlaties pastāstīt mūsu sekotājiem? Я просто передам привет и благодарность своим спонсорам. Это компания Базара 0, это компания Lucky 3 Sportsmed. Спасибо. Вообще в нашем спорте очень сложно, если ты выбираешь. У нас этот спорт никак не финансируется государством. То есть все спортсмены, которые выступают профессионально, это, как правило, все держится на частных лицах, какой-то поддержки. Опять же, спасибо всем, кто поддерживает спортсменов, да, и в частности меня, Ravisa, поэтому... Man vislabākie sponsori ir ģimene tomēr. Arī visus braucienus ir sponsorējuši, ņēmuši kredītu, lai es tur varētu tikt uz kaut kādu... Ņēmuši kredītu, lai es varētu tikt uz kaut kādu pasaules čempionātu un tā, tad, nu, paldies ģimenei. Šobrīd tev nav tāda tava sponsora personīgā? Nu, ir kaut kā privātās personas tādas, kas tev ar treneri atrastas. В принципе, так и есть, что самый главный как бы спонсор, в первую очередь, твоя семья. И очень важно, когда молодой спортсмен вот встает на этот путь профессионального спорта, самое главное, что изначально это как база, чтобы родители поддерживали. Да. Поэтому в моем случае и в Ravisa, я думаю, тоже семья поддержала. А когда ты и твоя семья уже за тебя, остальное уже прорвемся, как говорится. Bet mums ir daudz paziņas, vai ne, mūsu raidījumam. Tā kā, ja kāds vēlas būt sponsori šiem puišiem, droši rakstiet, mēs būsim tikai priecīgi. Paldies jums, puiši, par sarunu. Un kur ir Armands? Mums ir jādodas tālāk. Nākošais uzdevums aiziet, kurš būs čempions? Skatītājs, svarīgs info jums lielā hokeja skatīšanās pašā Rīgas sirdī notiek Esplanādē. Olibet Sport Bar vienos visus hokeja fanus vienu vietu. Olibet Sport Bar fanu zonā, jā, Esplanādē. Jau no 10. māja varēs vērot visus un, protams, Latvijas spēles uz lielajiem ekrāniem Olibet Sport Bar teltī. Esam parūpējušies par aktivitātēm, gardiem ēdieniem no food truck un ērtu iekārtojumu, lai fanošana ir augstākajā līmenī. Nu, ko, mīļie skatītāji, mūsu pēdējais uzdevums ir Olibet Viktorīna. Kādi ir noteikumi? Mēs viens otram uzdodam 5 jautājumus, uz kuru atbilde ir jā vai nē. Par katru pareizo atbildi mēs saņemam 5 punktus. Gatavs, Armand? Jā, tu gribi pirmā atbildēt? Es varu pirmā atbildēt, jā. Okay. Un pats galvenais, kad tas, kurš zaudē, tas izpilda sodu. Jo mums neizšķir šobrīd? Man liekas, ka jā. Okay. Tu esi pabeigis augstskolu? Nē, nu man ir pirmā augstākā izglītība, jā. Ok, tad tu esi jau nedaudz man priekšā. Ja viens no spēcīgākajiem cilvēkiem visā pasaulē ir profesionāls golfists. Viņa vārds ir John Daly, un viņš regulāri smēķē gandrīz 2 paciņas cigarešu dienā. Jā vai ne? Jā. Tiešām? Jā. Atbildi pareizi. Jā! Futbols ir vienīgais sporta veids, kurš ir spēlēts uz mēnesi. Jā vai nē? Jā.
Nepareizi. Golfs ar vienu sitienu tika spēlēts uz mēnesi 1971. gada 6. februārī. Pēc Detroit Free Press aprēķiniem 68% profesionālo hokejistu ir pazaudējuši vismaz pa vienam zobam spēlējot hokeju. Jā. Tas ir pareizi. Pirmais oficiālais boksa mačs starp divām sievietēm notika 1950. gadā Anglijā. Nē. Tu zini visu? Jā, tā ir pareizi. Nav. Ilgākā tenisa spēle ilga 11 stundas un 5 minūtes. Lai spēlētāji nepārgurtu, tā tika izspēlēta 3 dienās. Nē, ir atbilde nē. Atbilde ir nē. Nē. Nepareizi. Tā notika. Gatavs? Es domāju. Sākumā basketbolu spēlēja ar futbola bumbu, bet 1929. gadā ieviesa basketbola bumbu. Jā vai nē? Nē. Tā ir nepareizā atbilde. Jā, Tā bija? tā bija. Ar futbolu bumbu? Tieši tā. Vislielākais vārtu guvums vienā futbola spēlē ir bijis 149-0. Futbolu spēlē? Tā ir vai nav? Jā vai nē? Nē. Tā nav pareizā atbilde. Jā, Arī ir pareizā atbilde. 2003. gadā parādījās jauns sporta veids – šahboks. Tajā ir 11 raundu, nepāraskaitļa raundos notiek šaha spēle, bet pāraskaitļa raundos boks uzvara tiek piešķirta tam, kurš vai nu šaha raundā piesaka matu, vai boksa raundā nokautē savu pretinieku. Tā ir vai tā nav? Nu tā nav. Lūdzu, tā nav. Arī ir. Nepareizā atbilde, tā ir. Kāds, Es pat izlasīšu šo jautājumu. Kāds saka? Vecākais cilvēks, kas jebkad ir skrējis maratonā, bija 101 gadu vecs. Jā vai nē? Nu, pagaid, viss man bija jā. Nu, tad šitas ir nē. Pareizi. Malacīs! Pirmais jautājums ir atbildēts pareizi. Reiz kolumbiešu futbola fani uz futbola maču atveda savu mirušo draugu zārkā, jo viņš bija kaislīgs futbola fans. Bet Kolumbijā, ja? Tas bija reizajā kolumbiešu futbola fani. Nu, ņemot vērā viņa izklaides veidus, es ticamāk, ka jā. Jā. Tā ir pareizā atbilde. Malacīs! Dodamies Ejam, apbalvot uz priekšu vai uz uzvarētāju. atpakaļ? Uz priekšu! Oi, ne, uz priekšu, vecīt! Es sajauku. Nu ko, dārgie skatītāji, Olibeta Viktorīna ir noslēgusies un mēs zinām uzvarētāju. Ar 35 punktiem. Armand. 35 punkti Armandam un 45 punkti man! Es esmu uzvarētājs, man ir liels prieks, bet paldies tev, Armand. Paldies par šo skaisto dienu, paldies par tavu laiku, par emocijām, enerģiju, tu biji fantastisks. Jā, un nākamreiz, kad es iešu ar meiteni randiņā pastaigāties, es būšu mazāk bailīgs. Tieši tā. No tiem suņiem, kas tur rej pāri sētē, jo suni paņemšu un tušu. Malec, tu tikai neaizmirsti, ja? Jātrenēs katru dienu, ja? A ko tu paradīji? Kas tas bija? Nē, es suni, ja sunis kaut kur ies un gribēs kos, man tagad es viņam vienkārši laukīgi taisīšu. Laukīgi, redzat? Jau viss terminoloģija ir iemācīta. Par to paldies jums, puiši. Dāvanas no manis un no Olibet. Jūs bijāt fenomenāli, fantastiski. Paldies, paldies. O, man arī, Un, vecīt, paldies. Tev būs jāiet, izpildīt sots. Ak, Dievs, Un bet izklausās sods to, būs- ka tu esi tādā noskaņojumā, kad es cietīšu tagad. Nedaudz, jo sots būs sitiens. Kāds jūs tūlīt redzēsiet, skatītāji? O, kuru man turēt roku šitā? Kā tev komforta? Vai arī šitā? Nezinu. Kā tev vieglāk? Kā vieglāk? Jā. Aiziet, pirmais. Ā, tas bija? Nē, Ok. es joku. Tak, davai. Ok. Tas ir viens. Tas bija 30%? Tas ir divi. Elpo! A, tu sit pa saulīti, ja? Sarāk tā? Nevelti tu to presī trenēji. Un tas bija trīs. Oh my gosh! Tas bija labs? Labs, jā. Malacīs! Tas nav viss. Un tagad Oj, tas nav Starp viss. citu, Klausies, sanāk to, kad visur, kur Linda tagad kaut ko vada, es neiešu vai ne? tev būs laukīgi no manis. Starp citu, paldies Budolan Latvija par
par cimdiem, par dāvanu. Kas man jādara tagad? Tev ir bišķiņ jāiesprindzīna kāja, ja tev viņi būs pavisam atslābināti, būs sāpīgāk. Tev arī 3 lauki, tas pats princips. Viegli, stiprāk un vēl stiprāk. Tik priecīgi. Tāds darbs. Tāpat, ka tas ir mūsu pasaule. Jā, tas gatavs. Pirmais. Ok, tas nesāpēja. Jā, tas bija beigās īsti. jūs nevarēšu paiet. Otrais. Ok. Labi, gatavs. Trešais. Armand! Viņš man saudzējis jūtu. Es bišķiņ vieglāk, jā. Tu vai jūs esi stiprāk? No, labi. Tiešām zini, Oj! Bet otru kāju. ar to pašu, es domāju. Man tur sāp jau. Ну, давай. Nu, nē. Uz šī. Pārliecināti? Nu, ar šito У него precīzi. не набиты обе одинаковые, поэтому нет разницы. Nu, labi, Tad šito, jā? Davai šī. Nu, nē. Pofīgi, ja? Nu, jā, gatavs. 90%. Kas man no? 90, tu esi pārliecināts? Nu, viņš 90 šī. Ну, это тоже было не... Сколько процентов? Ну, может, 60-70. Давай 60-70. Nu, nē. Ok. Походу, это... Ok, paldies. Labi, jā. Jā, tagad tas mums bija interesanti. Paldies, skatītāji, ka bija kopā ar mums. Es atgādinu, ko līdz kāda no epizodēm sasniegs 500 laikus. Viens no mūsu viesiem izliks ar izpletni. Mani sauc Linda Paulauska, spied laiku šim video un piesako Olibet Latviju YouTube šovam. Bet mēs tiekamies jau nākamajā epizodē. Let's go! Jopšik. Tu esi dzīves? Jā, bet bez šitā tak nosistu mani. Davai bez tagad. Labi, es joku.